Sveicināti! Šis ir veltījums esošiem un topošiem partneriem un draugiem. Kas ir MLM bizness? Latviski arī DLM, jeb daudz līmeņu mārketinga bizness. Multi-level, jeb multi-level mārketinga bizness angliski. Skaidrojums izpratnes veidošanai balstīts uz ilgadēju praktisku pieredzi un darbību. Kā es ar to iepazinos? Mani sauc Vitālijs. Šajā fotogrāfijā nevelti redzams fonā kāpnes, tāpēc, kad iepazīstoties ar šo biznesu ilgu gadu garumā, es esmu pamazām soli pa solītim kāpis par līdzīgām attīstības kāpnēm, un būtībā jebkurš biznesa ceļš ir kā tāda attīstība soli pa solītim noteiktā virzienā. Tātad, kā es ar to iepazinos? Man iepazīšanās ar MLM biznesu bija visai gara un ilgstoša. Vispirms 1990. Gadu sākumā, tātad kaut kādā 92., 3., 4. gadā, es pirmo reizi sadzirdēju par šo biznesu. Ja mēs atceramies pareizi, tad tas bija laiks, kad Latvija tikko kļuva brīva, tikko nesen bija sabrukusi PSRS sistēma, un, protams, mūsu valstī ienāca ļoti daudz, kas jauns, sāka tapt kooperatīvi, parādījās arī ļoti daudz visādu blēžu, jāsaka, kas mēģināja attīstīt dažādus biznesus. Cilvēki bija ārkārtīgi piesardzīgi, arī es biju to skaitā. Un jāsaka, tie pirmie MLM biznesa sūtņi, kas bija pie mums iebraukuši Latvijā, bieži vien arī rīkojās mums nesaprotami, un es biju viens no tiem cilvēkiem, kas skeptiski visu uztvēra jauno. Pirmkārt, otrkārt, varētu teikt, arī nepieņēma tādas biznesa iespējas, jo ko mēs pratām tajā laikā bija pamatā strādāt. Es negribu teikt par visiem 100%, taču man iepazīšanās ar MLM biznesu pirms 2000. gada bija ar visai negatīvu manu viedokli, skeptisku attieksmi, un es to neņēmu vienkārši pretī. Un es labi atceros, ka es biju uz tikšanos ar vienu cilvēku, kurš man mēģināja pastāstīt par vienu kompāniju. Tagad es to zinu, kas tā bija par kompāniju, bet tad es to vienkārši neuztvēru. Es domāju, vienkārši kārtējais blēdis, kurš man te mēģina sagrozīt galvu un apčakarēt. Man jāsaka, es nebiju droši vien vienīgais ar tādu attieksmi, un ar šādu attieksmi vēl šobrīd ir ārkārtīgi daudz cilvēku, un tas varbūt vienkārši ir tāda situācija un ir informācijas trūkums. Taču pamazām manā dzīvē daudz kas mainījās, un es sāku skatīties uz šīm lietām jau daudz savādāk. Būtībā, ja mēs padomājam dziļāk, tad vajadzētu uzdot jautājumu, kam ir nozīme. Šeit, protams, varētu daudz ko minēt, kas motivē mūsu darbībai. Ja mēs paskatāmies vairāk un plašāk uz šīm lietām tieši, kas mūs motivē darbībai, kam ir nozīme mūsu rīcības, teiksim, noteiktas lietas, tad nozīme ir uzskatu sistēmai. Un ja mēs padomājam, tad mēs dzīvojam kaut kādā noteiktā sabiedrībā, noteiktā laikā, un šis sabiedrības veidotē uzskatu sistēma ir pamatota galvenokārt uz kaut kādām lietām, uz kaut kādu izpratni par šīm lietām šajā laikā. Tās var saukt arī par paradigmām. Paradigmas, būtībā tāds svešvārdiņš, ir modelis, tēls paraugs, noteiktos uztveres, domāšanas modelis, noteikts pasaules redzējums, uzskats uz pasauli, galvenie teorētiskie pieņēmumi dažādi ir tāds kā, vispārējais ietvars tajā laikā un tajā sabiedrībā, kurā mēs dzīvojam. Un šīs paradigmas parasti ir ārkārtīgi spēcīgas. Tās ir tās, kas cilvēkus sabiedrībā, jāsaka, sasaista un veido cilvēkiem šo uzskatu sistēmu un izpratni par esošiem procesiem sabiedrībā. Katram cilvēkam, protams, pret dažādām lietām ir arī kaut kāda attieksme. Un šī attieksme ir tā, kas arī izpaužās darbībā parasti.
Ja mēs dzirdam kaut ko, tas ir slikti, tāda mūsu attieksme ir attiecīga. Ja tas ir labi, mūsu attieksme ir atkal attiecīga. Individuāli katram cilvēkam tā vai citādi vairāk vai mazāk ir kaut kādi sapņi. Parasti gan tie ir vai nu nedabiski, teiksim, pārāk lieli vai pārāk piezemēti. Vienā gadījumā cilvēki necenšas tos sasniegt, jo viņi pārāk lieli, otrā gadījumā viņi pārāk piezemēti, viņi tiek viegli sasniegt, bet varbūt, ka bieži vien tie nav tie, kurus pat cilvēks īsti grib. Arī mērķi, attiecībā par mērķiem, cilvēkiem tie parasti ir nelieli. Tīpaši fāzēs, kad cilvēkam ir mazākas iespējas. Es, protams, jebkurā gadījumā gribu pateikt, ka es nerunāju 100% un absolūti par visiem, bet tomēr par lielāko vairākumu. Tātad, kas motivē mūsu darbībai? Ja mēs padomājam, bieži vien tās ir attiecīgas situācijas. Un šajās situācijās bieži vien ir, teiksim tā, noteicošais. Vai nu burkāns vai pātaga. Principi pavisam vienkārši. Vai nu kaut kas, ko mēs iekārojam, vai tās ir kaut kādas sāpes, no kurām mēs gribam izvairīties. Jebkurā gadījumā ir ārkārtīgi svarīgas lietas, kām ir nozīme. Manā dzīvē ap 2000. gadu izveidojās situācija, kad man bija kaut kas dzīvē jāmaina. Tādas situācijas daudziem cilvēkiem dzīvē pienāk katram varbūt citā laikā, savādākā veidā, taču šādas situācijas, kad mums vajag kaut kādu lēmumu pieņemt. Un tajā brīdī, kad manā dzīvē bija tāda kritiska diezgan situācija, es sapratu, ka pietiek klausīties citu viedokļus, jāsāk pētīt pašam. Un es nolēmu pievērst uzmanību arī, kas ir MLM bizness, kas tas ir, ko ar to var iesākt, kāpēc. Un tajā brīdī es sapratu, tāpēc, ka ir iemesli un ir situācija. Ko es par to zinu, cik par to zina citi, kas ir tie zinātāji, cik liela ir viņu pieredze, kur par to var uzzināt vairāk, kādu cilvēku viedokļos ir un padomās ir vērts ieklausīties. Un tad es sapratu, ka reāli dzīvē, patiesībā visapkārt riņķī mums nav tādu cilvēku, kas par to kaut ko normāli zina. Nav mums apkārt cilvēku, kuriem būtu kaut kāda pieredze. Viņu tik ārkārtīgi maz bija, it īpaši ap 2000. gadu tajā laikā un vēl pirms tam. Un es sapratu, ka jāpievēršās grāmatai. Un es sāku diezgan daudz lasīt. Man bija par laimi viena laba paziņa, kura bija mazlietiņa vairāk tajā visā jau iekšā un jau vairāk arī zināja, un viņa man apgādāja ar grāmatām, paldies viņai par to, un es attiecīgi daudz mācījos un daudz lasīju. Un jāsaka, tiešām grāmata bija mans labākais palīgs, jo es mācījos un lasīju no labākajām grāmatām. Pagaidām gan tikai teorētiski. Drīz sāku arī darboties praktiski. Un man jāsaka, ka šeit mēs pieejam pie galvenā. Vienkārši matemātika. 1x2 ir 2, un ja mēs paskatāmies 10 līmeņos, tātad šeit es runāju par līmeņiem. 10. līmenī jau ir 1024. Protams, katrā līmenī aizvien lielāks skaitlis. Vienkārši matemātika. Ja mēs reizinām 1 ar 3 un skatāmies tālāk, tātad redzam, ka 10. līmenī atkal ir kaut kāds skaitlis 37,179. Ja mēs uzdodam vienkārši jautājumu, kāda ir starpība, tad pirmajā brīdī uzreiz interesanti, kāda ir starpība. Ja salīdzina 10. līmenī, tad starpība ir milzīga. Bet kāda patiesībā ir šeit starpība? Starpība ir tikai vieniniekā. Kreiso pusi mēs reizinājam ar 2, labo ar 3. Tikai vieniniekā ir starpība. Tā arī pašā laikā 10. līmenī rezultāts ir krasi atšķirīgs. Starp 1000 un 37,000 ir tiešām ļoti liela atšķirība. Tā ir vienkārši matemātika un nekas vairāk. To var arī uzzīmēt. Iedomāsimies vienkārši lietu. Jūs un esat, starp citu, piramīdas augšgalā. Jums ir tētis un mamma. Tētim un mammai ir katram pašam tētis, mamma un tā tālāk.
ja mēs paskatāmies tos pašus 10 līmeņus, un tad tur būs arī attiecīgie cipari. Zīmējumā tas izskatās vizuāli šādi. Ja mēs padomājam drusciņu uz priekšu, tātad sākot no jums uz augšu, apgriezt to piramīdu. Jums 3 bērni, kuriem katram arī varētu taču būt 3 bērni, un tā tālāk, arī šie cipari uz augšu pieaug tādā pašā veidā. Vienkārši matemātiska sistēma. Pagaidām nekas vairāk. Šeit var redzēt labi un uzskatāmi ir tie līmeņi, no kuriem arī radies biznesa MLM, faktiski nosaukums, daudz līmeņu mārketings. Kad vienkārši matemātiska sistēma kļūst par foršāko biznesu? Principā tad, kad dombiedri kļūst par partneriem un uzsāk darbību uz noteiktu rezultātu, veidojot struktūras, veidošanu un attīstību. Un kad pieņem kaut kādu kompāniju un produktu savā struktūras veidošanā. Faktiski, klasiskajā tirgu parasti kompānijas ražojot kaut kādas preces, pakalpojumus sniedzot, viņi izmanto klasiskās metodes, reklāmas, veikalus, tirgu un tā tālāk. MLM biznesā faktiski notiek savādāk. Kompānijas neiziet klasiskajā tirgu. Jautājums, klasiskais tirgus vai MLM, daudz līmeņu mārketings, tā ir pamatā kompānija izvēle. Kompānijas nosaka savu darbošanās politiku un izvēlās, kā viņiem labāk virzīt produktu. Tur ir ļoti daudz kritēriju, par tiem šobrīd es nerunāšu. Taču MLM, tās kompānijas, kuras izvēlās MLM, protams, rodas jautājums, no kurienes tur kompānijām rodās nauda. Pamatā tā ir no reklāmām, nauda novirzīta klientiem. Mēs zinām, ka reklāmās aiziet ārkārtīgi milzīgas summas klasikā. Tās ir ļoti lielas izmaksas, kompānijas ļoti daudz naudas tērē reklāmā. Taču nebūtu ne tas ir vienīgais. Ja? Runājot par izmaksām, daudz kas tiek ņemt vērā, šobrīd nav mans mērķis par to dziļāk vairāk runāt. Bet katrai kompānijai, kas izmanto MLM stratēģiju, ir savs kompensāciju plāns, jeb atlīdzības plāns, kur notiek godīga atlīdzības sistēma noteikta, atbilstoši produkcijas apgrozījumam. Ja tiek virzīts produkts, tātad attiecīgi ir kaut kādas iespējas, kaut kādus procentus novirzīt arī tiem cilvēkiem, kas sadarbojas ar kompāniju, attīsta struktūras un veido šo produkcijas apgrozījumu. Sviras princips, ārkārtīgi svarīga lieta. Ir jāsaprot pavisam vienkārši lieta. Ir darbības, kuras var veikt viens cilvēks. Taču viens cilvēks nevar veikt, piemēram, 1000 darbības vienā laika vienībā. Taču sviras principa izpausme ir kāda. Ja 1000 cilvēku vienā laika vienībā veic vienu un to pašu darbību, tad uzreiz ir pilnīgi cits rezultāts. Tātad, ja viens cilvēks dara kaut kādu darbību, vai 10 000 cilvēku dara vienu un to pašu darbību vienā laika vienībā, ir pilnīgi cits rezultāts. Un šo sviras principu ļoti daudz kompānijas ir sapratušas un ļoti labprāt ir pielietojušas pagājušā gadsimta beigās un īpaši jau šajā gadsimta sākumā. Aizvien vairāk un vairāk kompānijas sāk saprast šo principu un aizvien vairāk un vairāk kompānijas sāk pielietot šo principu. Kas jāņem vērā uzsākot šo biznesu? Vispirms, tas ir bizness. Tagad es gribu drusciņi parunāt tālāk par to, kas būtu jādara, lai gūtu panākumus šajā biznesā. Panākumu gūšanai faktiski svarīgākais ir duplikācijas sistēma darbībā. Duplikācijas sistēma ir jāsaprot, ka tas ir kaut kāds noteikts darbību kopums, ja? Un faktiski šīs darbības ir pielietojams neatkarīgi no kompānijas vai produkta nosaukuma. Tas ir ļoti svarīgi. Tad, ja es gribu sākt MLM biznesu, es pieņemu lēmumu un izvēlos noteikti kompāniju un produktu. Priekš tam ir dažādi noteikti kritēriji, kādā veidā to izvēlēties. Es varbūt gribu tikai dažus drusciņus šeit minēt. Pirmām kārtām ir, protams, jābūt legālai kompānijai, legalitāte.
Tas ir, manuprāt, mums katram svarīgs moments, ja legālai kompānijai būtu jābūt. Otrs, manuprāt, tai būtu jābūt diezgan spēcīgai kompānijai. Kompānijai, kas nopietni gatavojās un varbūt ilgstoši strādā tirgo. Tas arī ir diezgan būtiski un svarīgi, lai nav kaut kāda kompānija viendienīte vai kompānija varbūt uz gadu vai diviem tikai. Tātad tas varbūt par kompāniju būtu būtiski, lai varētu pārbaudīt gan kompānijas atrašanās vietas, gan īpašniekus, gan varbūt visus tos legālos kritērijus, pēc kuriem var kompāniju pārbaudīt. Nākamais moments, kas varbūt būtu ļoti būtisks, ir produkts vai pakalpojums, kurus sniedz kompānija MLM sistēmai, jo šeit ir ļoti būtiski, ka produktam ir jābūt pietiekoši vērtīgam un vajadzīgam cilvēkiem, lai tas dotu noteiktu labumu cilvēkiem. Nevērtīgu produktu cilvēki nepirks un MLM kā struktūras neattīstīsies. Tātad produktam ir jābūt vērtīgam un jādod noteiktu labumu cilvēkiem. Bez tam vēl viens noteikti būtisks moments ir produktam būtu patērējamam. Jo tieši patērējamu produktu cilvēki lieto no jauna, un tad arī, kā saka, ir tas interesantāk katram projektā iesaistītajam dalībniekam. Tātad, kas pieder pie duplikācijas sistēmas darbībā? Tie ir noteikti punkti, pavisam nedaudz, kuri ir praktiski, kā jau minēju, pielietojami katram, neatkarīgi no kompānijas nosaukuma vai produkta. Tātad, pirmkārt, lietoju produktu vai pakalpojumu. Man tas ir jālieto. Ja es lietoju produktu vai attiecīgi pakalpojumu, tātad es zinu, kas ir šis produkts, es zinu, ka tas man ir vajadzīgs un vērtīgs, ka viņš man dod kaut kādu labumu. Tikai tādā veidā var būt viens no kritērijiem duplikācijai. Tālāk nākamais moments, ja šis produkts man liekas vērtīgs, vajadzīgs un viņš patīk, piesaistu klientus un, kas ir svarīgākais, partnerus. Par to busciņu vēlāk, bet būtiskākais moments ir piesaistu klientus un partnerus. Tālāk, nākamais, ja es uzskatu, ka produkts ir vērtīgs, tad nav arī problēmas šai piesaistē. Veicu partneru atlasi. Tas ir diezgan būtiski. Man ir jāsaprot, kas var būt par partneri. Man ir jāatrod varbūt tie partneri, lai attīstītu struktūru tālāk, kas ir domu biedri. Šī atlase ir ārkārtīgi svarīga. Tā ir daudz svarīgāk, varbūt kā pat sākumā liekas. Nākamais, veicu partneru apmācību. Skaidrs, ka katrs cilvēks varbūt nezina, kas ir MLM bizness. Un tad, ja tie cilvēki, kas ir kaut cik pozitīvi lietai noskaņoti, tad viņiem arī ir jāsaprot, ka kaut kas ir jāiemācās. Un ja es zinu mazliet vairāk, tas nozīmē, ka man jāveic šo partneru apmācību. Nākamais, veicu partneru atbalstu. Atbalsts ir smalka lieta, atbalsts ir arī jāiemācās, un būtībā nākamais punkts ir mācos visu iepriekšējo. Mācos gan lietot produktu, mācos piesaistīt klientus, mācos veikt partneru atlasi, mācos veikt arī apmācību un atbalstu. Nākamais, kas ir ārkārtīgi svarīgi, ir mācos mācīties. Starp citu, liekas, varbūt tā drusciņi savādi šie vārdi, bet es pateikšu, kāpēc mācos mācīties. Mums, diemžēl, nemāca MLM biznesu neko, ne skolā, ne universitātē. Un nav arī literatūras, nav skolotāju šajā jomā. Tāpēc ir jāmācās, kā mācīties, kur atrast materiālus, kādus seminārus, kādus video skatīties, no kādiem cilvēkiem mācīties. Tad būtībā jāmācās mācīties pareizi. Attiecīgi kā jau biznesā. Tālāk ir regularitāte un pacietība. Starp citu, es gribu teikt, kā jau jebkurā biznesā, regulāras darbības un pacietība ir diezgan būtiski momenti, lai gūtu panākumus. Un apkopojot šo, tātad panākumu gūšanai, kas ir svarīgi? Svarīgi ir duplikācijas sistēma darbībā. Nākamais jāsaprot, kas ir duplikācija un dublikācija. Dublikāts, tas ir dokuments, ko mēs nokopējam, tātad dublikāts. Dublēšana parasti ir ļoti precīza darbība izpildīšana. Tas, diemžēl, nav pa spēkam.
nevar katrs cilvēks dublēt otru cilvēku. Katrs cilvēks ir atšķirīgs, katrs cilvēks ir savādāks. Katrs cilvēks ir unikāls. Tāpēc duplikācija ir noteiktu precīzu darbību izpildīšana. Un katrs cilvēks to varbūt drusku individuāli dara. Tomēr tās darbības ir jādara diezgan precīzi. Precīzi veiktas darbības nenozīmē tieši tāpat veiktas darbības. Lai process turpinātos, mums ir jādomā par to, cik līmeņos mēs gribam, lai šis process turpinātos. Cik līmeņos grib partneri attīstīties. Kā mēs redzējām matemātiskā sistēmā, tad dažādos līmeņos ir dažādi skaitļi un, protams, arī dažādi finansiālie rezultāti. Diemžēl ir tā, ka ir jāsaprot arī, šeit var redzēt attēlā kreisajā pusē, C un K burtiņus aplīšos. Kāda ir atšķirība? Cilvēks ir C, klients ir K. Parasti cilvēki mums ir kaut kas, nezināms. Aiz tā varbūt viss kaut kas. Cilvēks ir tikai cilvēks, nekas vairāk. Priekš MLM biznesa tas principā ir nezināmais lielums. Klients, tas ir diezgan zināms lielums jau. Klienti ir parasti tie, kas biznesu nesāk. Tie ir vienkārši grib būt patērētāji. Klienti grib kaut ko lietot. Un tas ir diezgan būtiski prast atšķirt, kāda ir atšķirības starp šo C un K. Tālāk, lai attīstītos bizness un duplikācijas sistēma strādātu darbībā, mums ir vajadzīga struktūrā partneri. Un šeit lūk ir apvilkts ar sarkanu. Partneris pielieto duplikācijas sistēmu un atradis partneri to nodot partnerim. Tātad struktūrai jāveidojās no partneriem. Tikai tad veidojās šīs struktūras. Partneris partnerim, nodot duplikācijas sistēmu, nodot noteiktas darbības. Viss, kā saka, kas bija iepriekš minēts, kas ir duplikācijas sistēmā. Vēl ir diezgan būtiska lieta. Šajā struktūrā ir partnerim bieži vien ne tikai ar savu pirmo līmeni jāstrādā. Mēs redzam labajā pusītē. Tātad ir 1., 2., 3. līmenis. Partneris apmāca savu partneri. Tālāk pieredzējušākais partneris vēl iet vienu līmeni zemāk. Jo jaunais partneris varbūt vēl nemāk pielietot duplikācijas sistēmu. Viņam ir jāiemācās. Tāpēc pieredzējušais partneris iet zemāk uz 2. un 3. līmeni. Tikai tādā veidā var sekmīgi attīstīties struktūras. Tikai šādā veidā tas var aiziet dziļumā, un tikai šādā veidā var sasniegt kaut kādus finansiālos rezultātus biznesā. Tas ir viennozīmīgi jāsaprot. Ja partneris pieļauj klientu vai cilvēku iekļaušanu struktūrā, es domāju, saprotat, ka tas struktūras neattīsta. Cilvēki parasti neko nedara, klienti parasti neko nedara, un ja nenotiek tīri partneru struktūras veidošana, tad, diemžēl, tas nebūs pareizi izprasts. MLM kā bizness. Izpratne par to biznesu bija iepriekš, un tā ir nepieciešama cilvēkam pirms to cilvēku kā biznesu uzsāk. Ir jāsaprot šī atšķirība starp cilvēku, klientu un partneri. Kā jau minēja cilvēki, tā ir tikai un vienīgi pētījumu vide. Tad mums ir jāsaprot, kas cilvēks var būt. Varbūt mums kā klients vai varbūt mums kā partneris. Ņemot vērā to, ka mēs struktūrā meklējam dažus partnerus sākumā priekš sevis, tad es domāju, ir vērts pietiekoši rūpīgi ieskatīties un pietiekoši rūpīgi iekļaut struktūrā tikai tādus cilvēkus, kas patiešām ir domu biedri un kas patiešām var būt kā partneri. Vēl vairāk tāpēc, ka es gribu teikt, ka nākotnē ar šādu cilvēku diezgan daudz arī būtu jāsadarbojas. Un no šīs izpratnes un domu biedra grupas veidošanas faktiski varbūt arī sadarbība. Nekas nav tā, kā izskatās, diemžēl, dzīvē, un aizberga neredzamā daļa ir cilvēciskais faktors. Parasti ir tā, kad cilvēki bieži vien daudz ko redz ne tā, rīkojās ne tā, daudz ko nemāk, nesaprot,
Un jāsaka, mēs visi esam cilvēki, mēs visi varam kļūdīties, jo zināšana nav, iemaņa nav, izpratnes nav. Mēģina veidot kaut kādu struktūru, saliekt tur cilvēks vienā aiz otru, bet daži saka, arī vārdus lieto nepareizos, tev būs jāatrod 2 cilvēki un tā tālāk. Bet tas viss nav bizness. MLM kā bizness nozīmē sadarbību starp partneriem. Un aizberga neredzamā daļa, tā ir tā, kas ir dziļumā. Tas ir tas darbs, kurš ir jāveic. Un bieži vien cilvēki varbūt melo un mānās pat sev, ne tikai citiem. Jā, es strādāšu, man tur vajag, bet arī tas varbūt ir tikai tā, cik lielā mērā cilvēks ir nopietni nobriedis tam. Vai viņš tiešām grib rezultātu, varbūt viņam šodien liekas tā, rītdien savādāk. Kas jādara ir darbības kāds jāveic. Tā ir varbūt atkal smalkāka tēma un vairāk par to būtu jārunā, jo darbība būtu daudz un dažāda. Bet es varbūt gribētu galveno minēt tomēr duplikācijas sistēmu. Tas ir tas pamats, kas jādara. Un tālāk katru no duplikācijas punktiem var iztirzāt dziļāk un vairāk. Svarīgi ir tas, kad ir jāveic darbības. Ir jāveic varbūt. Un pirms to darbību veikšanas jāsagatavo sevi. Jāsagatavo sevi, tas nozīmē sagatavošanās ir gan morāli, gan finansiāli, gan laika investīcijām, gan jāsagatavo sev varbūt to mācību bāzi. Citiem vārdiem sakot, jānobriest tam tikpat nopietni, kā teiksim, students, kad stājās augšskolā. Vai jebkurš klasiskajā biznesā, kurš grib uzsākt savu biznesu, viņš arī kaut kādā veidā sagatavojas. Raksta kaut kādus plānus, tur un aprēķinus veids un tā tālāk. Daudziem cilvēkiem dzīvē MLM biznesa var būt kā vienīgais risinājums. Es gribu uzsvērt, lai risinātu dzīvē kaut kādas savas problēmas vai sasniegt kaut kādus savus sapņus un mērķus. Jo tautai, strādājošai tautai bieži vien ir tā, ka mēs labi redzam, atliek tikai paskatīties uz pensionāriem, kas visu mūžu strādājuši 40, 50 gadus, tas ir ļoti godājami, ļoti cienījami, tas nekas slikts nav. Taču varbūt savus sapņus viņi varbūt nav realizējuši un viņiem nav bijis tāda iespēja. Tāpēc bizness pēc būtības, jebkurš bizness faktiski, kurš dod panākumus, varbūt vienīgais risinājums, lai izmainītu dzīves kvalitāti. Pakāpenība un labs skolotājs ir arī vajadzīgi. Praktiski kā jau arī kurā biznesā, tā arī MLM biznesā. Pakāpenība, lai solītam varētu ieiet informācijā, apgūt to, pamazām mācoties, un labs skolotājs, tas ir retums. Īstenībā cilvēki bieži vien parasti ir diezgan nepacietīgi, un jāsaka, labi skolotāji vispār dzīvē ir retums. Taču tāds varbūt ir jāmeklē. Tālāk pacietība un investīcijas. Ir jāsaprot vienu lietu, ka tad, kad jūs iesākat biznesu, viņš nedod uzreiz 2. mēnesī vai 3. mēnesī rezultātu. Var nedot rezultātu arī pēc pusgada un pat gada. Un jāiegulda varbūt ir laiks, investīcijas, savs laiks pirmkārt, un arī varbūt līdzekļi kaut kādi nelieli. Nedaudz. Ar to es domāju nedaudz, tas varbūt vairāki simti, varbūt 1000, bet jāsaprot viena lieta, jebkurā biznesā, jebkurā klasiskajā biznesā, nekad uzreiz atpakaļ rezultāts nedod, ir īpaši ieņem kredītus, lai uzsāktu biznesu. Pacietība ir vajadzīga, lai visu organizētu, lai visu uzskaņotu, lai tas viss sāktu darboties un strādāt. Un investīcijas klasikā, starp citu, bieži vien ir daudz lielākas vajadzīgas nekā MLM biznesā. MLM biznesā parasti šīs investīcijas, kas attiecās uz naudu, ir ļoti minimālas salīdzinoši. Tālāk pamats ir cilvēks. Ir jāsaprot, ka bizness netiek pats par sevi būvēts. Bizness būvē cilvēks. Cilvēki, tad tie ir partneri un duplikācijas sistēmas pielietojums. Tas ir pamats. Kas attiecas uz priekšrocībām biznesā, un priekšrocību, protams, ir ļoti daudz. Es patiešām šo punktu šobrīd negribētu izskatīt, varbūt tikai pāris aspektus, jo priekšrocību tiešām varētu uzskaitīt vismaz kādus 50, tā ir atsevišķa garāka tēma, bet dažus es tomēr gribētu minēt, kas, manuprāt, tādi būtiski ir. Proti, priekšrocības ir tādas, ka biznesu MLM cilvēks var uzsākt
bez īpašām priekšzināšanām, bez varbūt kaut kādas specifiskas izglītības, neatkarīgi no vecuma, grupas un kategorijas, pie kuras pieder cilvēks, ja? Un varbūt arī tajā brīdī neatkarīgi no tā finansiālā stāvokļa. Katrs cilvēks, tīs tautas, var sākt MLM biznesu, ja viņš tam nobriest, ja viņš tā vietai ķerās nopietni klāt. Un bez šaubām, kad MLM biznesā vēl ir, teiksim, viena ārkārtīgi svarīga priekšrocība ir tā, ka katrs cilvēks, kurš šajā biznesā jau ir iekšā nopietni, ļoti labprāt palīdz katram jauniņajam. Tas arī ir diezgan būtiski. Ko nevarētu gluži teikt par citiem klasiskajiem biznesiem, kur ir īpaši varbūt izteikta konkurence. Ja? Tā kā šeit, un, protams, kā jau es teicu, šī ir ļoti plaša tēma. Lai varētu varbūt apskatīt rūpīgāk, kas tad īsti MLM biznesu un rezultāti kādi ir, atliek ierakstīt, teiksim, kaut vai Google meklētājā MLM miljonāru tops. Un tad tur var atrast, teiksim, 50 miljonāru sarakstu, paskatīties. Tas liecina par to, kādus var gūt rezultātus. Un tur tiešām var redzēt ārkārtīgi daudz cilvēku, dažādas ļoti kompānijas. Un jāsaka, ka reāli uz šo brīdi pasaulē ir ārkārtīgi daudz miljonāru tieši MLM biznesā. To ir miljoniem. Tas vien jau ir kaut kāds rādītājs, ja? Bez tam, man jāsaka, ne jau tikai miljonāri ir rādītājs. Es šaubām ir patīkami, ka cilvēki ir sasnieguši labus, skaistus skaitļus, bet tas ir arī dzīves stils. Tas ir arī dzīves veids. Un bez tam ne jau tikai tie, kas sasnieguši miljonus. Ir ļoti daudz cilvēku pa vidu struktūrās, kas ir sasnieguši 10 tūkstošu, 100 tūkstošu ienākumu. Un arī tie ir labi rādītāji. Un, protams, katram savs. Taču jebkurš cilvēks, kurš grib uzzināt vairāk par šādiem sasniegumiem un iespējām šajā biznesā, var to visu mierīgi atrast, apskatīties. Un šī informācija ir pieejama. Ir 5 iespējas, kā parasti cilvēki reaģē, runājot par MLM biznesu. Kā jau man pašam arī bija pagājušā gadsimta beigās, tad ir negatīvi sākotnēji. Ignorē, būt vienmēr pozīcijā nē. Nu, ar šo kategoriju man jāsaka tā, laiku tērēt nevajadzētu. Pilnīgi noteikti. Partnerus vai klientus meklēt arī tur nevajadzētu. Vienkārši iet tālāk. Tālāk ir cilvēki neitrāli. Neutralitāte drīzāk nē, jo nav vienkārši informācijas. Bet, tomēr labāk nē. Svešais mūs baida. Tad ir kategorija būt par klientu, bet ne vairāk. Ir cilvēki, kas tā kā kaut ko drusku tā kā nojauš, tā kā saprot, ir gatavi pamēģināt produktus, bet neko vairāk. Tad ir pozitīvi. Šādi cilvēki jau zina drusku vairāk. Viņi saprot, ka tur ir labs produkts, tas nekas, ka viņš var būt dārgāks, bet par klientu, jā, es gribu būt, un bez tam es gribu arī atlaides, viņš ir lojāls, šis klients. Un bieži vien šāds klients var pat parekomendēt kādu, lai dabūtu sev atlaides. Viņš var parekomendēt 2-3 cilvēkus, klientus arī. Nu, un, protams, tad šis klients var dabūt arī atlaides. Lojāli klienti, bez šaubām vienmēr arī biznesā MLM ir vajadzīgi. Tālāk ir cilvēki, kas ir nopietni, kuri meklē iespējas un kuri sāk mācīties un saprot, ka tas tiešām ir kolosāls bizness. Man jāsaka, es pats esmu izgājis cauri visām šīm stadijām. Visām stadijām tiešām esmu izgājis cauri, un šobrīd var pateikt tikai to, ka es esmu nonācis līdz šai. MLM tiešām ir kolosāls bizness. Katra iespēja ir pētījuma vērta. Kāpēc? Ziniet, laikam jau tāpēc, ka mūsu dzīve ir tā vērts, lai saskatītu labākās iespējas mūsu dzīvē. Un ja mēs neesam kļuvuši kaut kad jaunībā par hokejistu, dziedātāju, mākslinieku, sportistu vai kaut kādu tādu dzīves ceļu izvēlējušies, kas nes lielākus panākumus savā dzīvē, tad bieži vien varbūt ir bizness tas, kurā arī var būt un sasniegt to, pēc kā varbūt sirsniņa tīko. Tikai tev. Visu nosaka tikai tavas vēlmes un mērķi. Dzīvē ceļu ir ļoti daudz, jāmācās visi. Dzīves krustcelēs dažreiz jāizdara izvēle. Un tā nav iekalta akmenī, tas ir jāsaprot, to var arī mainīt. Bet iedomājies, ja tu iesāksi biznesu, kad tev viss izdosies.
līdz šim taču ir izdevies, vai ne? Vai tad tu sāktu šo biznesu? Un te man jāsaka, tiec skaidrībā. Es kādreiz uzdevu sev šo jautājumu. Nolēmu tikt skaidrībā. Sākt šo biznesu, tas ir īsts izaicinājums. Man jāsaka, tad, kad izveidojās šādas lielākas struktūras, kā piemēram 1000, 2000, 3000 cilvēku partneru, tad produkcijas apgrozījums rada ļoti nopietns un interesants ienākums. Ja mēs vienkārši iedomājamies 1000 cilvēku, kas rada mums, teiksim, ienākumu vienu latu mēnesī regulāri, tas ir 1000 latu. Tagad jau eiro, mēs esam uz eiro pārgājuši. Tātad eiro. Un ar 1000 eiro mēnesī, jau kaut ko var darīt. Bet ja tas ir 2, 3, 4, 5, 10, tad tas kļūsties vien interesantāk un interesantāk. Tieši tajās dziļākajās struktūras skaitļu slejās, tieši tajos dziļākajos līmeņos ir tie interesantākie rezultāti. Un ir vērts tiešām pastrādāt biznesā, lai sasniegtu šo dziļumu un šo interesanto situāciju. Bieži vien ir jārunā arī par neveiksmju cēloņiem un likumsakarīgām. Tās rada pamatā cilvēki. Matemātika jau nemelo. Bieži vien cilvēki rada to tikai tāpēc, kad ir izpratnes trūkums, nemācīšanās. Tas ir viens no lielākajiem nelaimes cēloņiem. Jebkura nemācīšanās nozīmē avāriju. Ja cilvēks iekāp mašīnā un sāk braukt un nemācās, tad tā ir avārija. Jebkurai lietai, ja cilvēks ķerās klāt un nemācās, tā ir avārija. Tieši tāpēc varbūt ļoti daudzi, kas iesāk it kā MLM biznesu, kļūst par pārdevējiem, izplatītājiem, izgudrotājiem, bet ir jāsaprot vienu lietu. Tas arī nav slikti. Pārdevēji, kas prot labi pārdot, kļūst par labiem pārdevējiem un aizmirst, kas ir MLM bizness, tas ir struktūra. Es, piemēram, pazīstu ļoti labus pārdevējus, kas ir veikuši fantastisku darbu. Viņi ir pārdevuši tik lielus apjomus, ko laikam 100 cilvēki nevarētu nolietot mēnesī. Bet tas nav MLM bizness. Izplatītāji bieži vien mēģina nopelnīt naudiņu. Viņi mēģina izplatīt produktu, viņi meklēt kaut ko, bet tas ir tik ļoti nemākulīgi. Es negribu teikt par visiem. Ir arī talantīgi šie cilvēki. Taču tas nav MLM bizness. Izgudrotāji. Un tie ir cilvēki, kas mēģina visu izdarīt pa savam. Viņi ignorē duplikācijas sistēmu. Viņi domā, viņi izdarīs labāk. Viņi var savādāk, viņi var labāk, viņi ignorē duplikācijas sistēmu un dara tādas darbības, ko nākamie cilvēki struktūrās nevar izdarīt. Tie varbūt ir ļoti talantīgi cilvēki, un tas varbūt ir tieši tas trūkums duplikācijas sistēmai jābūt ir vienkāršai. Lai MLM duplicētu, lai pieaugtu struktūras, ir svarīgi tomēr pielietot pareizās un varbūt pat savus talantus dažkārt apspiest drusciņi. Tomēr visi šie cilvēki var piedalīties arī MLM biznesā, ja viņi mācās un ja saprot to pareizi. Ja mainās. Duplikācijas neievērošana faktiski ir galvenā ķibele. Nemācīšanās un duplikācijas sistēmas neievērošana. Kam pajautāt? Tāds jautājums bieži vien rodās cilvēkiem. Un tad, kad viņi jautā, tad izrādās visi visu jau zina. Jautājums tikai ko? Patiesībā maz kas zina, kā ir pareizi. Neveiksmes, faktiski, bieži vien cilvēkus no šī biznesa atbaida, cilvēki pamet to, nesaprastam pat īsti kāpēc. Un tas, protams, ir solis vai panākumiem, daži cilvēki neveiksmes uztver par signālu, ka jāpamācās un tad gūst panākums, vai vienkārši pamet biznesu šo. Un tad, protams, viņiem ir savs viedoklis. Bet man jāsaka tā, starp biznesu un olimpiskajām spēlēm ir kaut kas ļoti kopīgs. Pat nesen bija Soči olimpiskās spēles, un man bija tā iespēja mājās pasēdēt un pie televizoru padzīvot līdzi. 2 nedēļas es sekoju olimpiskajām spēlēm, un cik es redzēju daudz interesantu lietu, daudz interesantu komentāru no komentētāju puses. Tiešām tas bija ļoti vērtīgi, un es salīdzināju, cik daudz kopēji ir biznesam un olimpiskajām spēlēm sportistiem. Arī viņi trenējās gadu, 2, 3, 4, lai aizbraukt uz olimpiskajām spēlēm.
Viņi gūst medaļas, viņi gūst arī citas vietas līdz 10, līdz 20, līdz 50 vietai. Viņi ir gatavojušies ilgus gadus, viņi ir strādājuši, viņi ir gājuši uz rezultātu, viņi gājuši, lai gūtu panākumus. Un man jāsaka tā, ka šeit patiešām ir ārkārtīgi daudz kopējas, tik daudz komentāru dzirdēju, kas man vienkārši likās, tas ir par šo, tas ir par biznesu. Ir sportisti, kas ir gājuši uz pirmām olimpiskajām spēlēm, nav guvuši rezultātu. Uz otrajām viņi ir sagatavojušies daudz labāk un guvuši rezultātus, bet tie ir 8 gadi. Dažkārt ir bijuši sportisti, kas piedalījušies 2, 3 un nav guvuši medaļas, bet šeit tagad 4. olimpiskajās spēlēs ir guvuši šo rezultātu, guvuši šo medaļu. Daudz kas kopējs ir. Olimpiskajām spēlēm un biznesam. Ka savā ziņā jau arī sports ir bizness, un bizness ir sports. Varētu to varbūt arī tā teikt. Un vēl. Ir daudz lielisku grāmatu, filmu, cilvēku pieredzes stāstu, panākumu pierādījumu. Ir ļoti daudz visu kā patiešām. Nekad agrāk nav bijis tik pieejami iespējams realizēt lietas, kurām agrāk cilvēki ir veltījuši visu savu dzīvi. Un kur nu vēl internets ar savām iespējām. Arī to ir jāmācās izmantot pareizi. Un jāsaka, ka ir tiešām svarīgi mācīties pareizi izmantot. Jo internets ir bīstams drusciņi arī ar to, ka tajā ir ārkārtīgi daudz tāda, kas ļoti patērē dzīvē laiku. Visbeidzot, darbība un rezultāts. Protams, tikai tad, ja tev ir nopietni iemesli. Biznesu laikam jau savādāk neuzsāk. Lai sāktu biznesu, katram savu mērķi, arī tev. Varbūt nauda, varbūt tikai tikt ārā no parādiem, bet atkal nauda. Varbūt ceļot, tam vajag daudz naudas, savu auto, savu māju, varbūt palīdzēt savējiem bērniem, vecākiem, un tad tiešām esi uzņēmīgs cilvēks. Varbūt vienkārši celt savu pašapziņu. Arī tas dažkārt ir nepieciešams. Varbūt komunikācijas trūkums un vēlme satikties, komunicēt, atrast sev gan draugus, gan varbūt arī kaut ko īpašu, piemēram, otru pusīti. Varbūt vajag ko vairāk, vajag brīvību, vajag laiku, vajag labāku veselību. Viss, kas šeit ir minēts, MLM biznesā ir iespējams. Soli pa solītim iespējams ir viss. Starp citu, vienam no semināru vadītājiem, miljonāram Džonam Von Eikenam, savulaik Latvijā arī bija šeit daudz semināru, viņš pat Latvijā ir padzīvojis kādus gadus, tad viņam bija tāds seminārs un kasešu sērija. Iespējams ir viss. Anything is possible. Kas mūs vairāk motivē darbībai? Sapņi vai sāpes? Laikam jau būtu labi atpūsties šādā vietā, kaut kur pie siltās jūras. Sapņot, starp citu, vajag no bērniem, to jāmācās. Bērni nezina cenu. Viņi saka, es to gribu. Ir īpaši tādi 2 līdz 4 gadiņi. Viņi ierauga un viņi saka, es to gribu, man to vajag. Varbūt tad, ja viņam to vajag tikai uz vienu dienu. Dažkārt pieaugušie saka, tas nav priekš mums, tas nav priekš manis. Kāpēc? Kāpēc tas nav priekš tevis? Varbūt, ka tieši tas tevi gaida? Sapņot vajag ar atvērtām acīm. Dzīve ir ļoti plaša un skaista. Dzīvē ir tik daudz visa kā skaista. Vajag tikai ieskatīties. Mēs dzīvojam brīnišķīgā laikā. Ceru kļūst skaidrāks, kas ir MLM bizness. Vislabākie novēlējumi tev un gūsti to, ko gribi.